Darīsim vienkārši. Mēs esam ar tevi. Pārslēdzos uz vienu. Cik mums ir objektu? 13. 24. LP. Tagad mums ir 5. Ieslēgts. Šī konta ir uzbūvēts 5. Tagad mēs ar jums pārgājām uz vienu uzdevumu. Privāts. Pēc pusdienām mēs ar jums paskatīsimies kinopili. Filmas Zāģis. Daudzus gadus atpakaļ bija zila filma par tubukiem un viņu nodarbībām Baku. Statūtāju lasītāju skolā vēlēšana radošumā. Nodarbība notika Jandeks Olerā cietumā jūsu spļāviens ar manu ierakstu. Es domāju, jums būs interesanti to noskatīties. Paldies. Noskatīsimies filmu. Mazliet. Nu, un tā tālāk. Būs vēl daži uzdevumi. Un pēc tam būs daži tīri tehnoloģiski jautājumi. Kas radīsies tiem, kuri nebūs zālē? Uzdevums ir ļoti vienkārši. Atvērsiet. 97. pārnesums. Es esmu iesācējs pasniedzējs. Tas ir liels sports. Katra sadaļa. Tas ir atsevišķs. Atsevišķs instruments aprakstīts. Ļoti īsi pietiek ar visu reitingu. Es tev to neieteicu. Un vēl analīze vienam uzdevumam, bet... Šī analīze ir veikta pavisam citādi. Lūk, nākamajās 50 lapusēs, 50 lapusēs, sākot nedaudz no manas lapuses līdz beigām. Tā ir viena uzdevuma analīze. Tā tas arī patiešām notiek, tā tas arī tiek darīts patiesībā. Kāpēc? Viena uzdevuma risinājums. Mums vidēji tiek ieviests 1 vai 2. Tas. Mēs uzskatām, ka jebkura sarežģītības uzdevumu var izpildīt vienas nedēļas laikā ar nelielu piepūli. Ne pēc mēneša, ne pēc 6 mēnešiem. Viss pārējais ir tikai, telerobotiska mašīna. Jums ir attēls. Zīmēt vajag cilvēkiem pašiem. Tas iegriež dzīvi. Mums ir helikopters. Tas griež varpstu. Varpstu griežam mēs. Viss ir kārtībā, nav problēma. Viss ir problēma. Džonels. Varpsta griešanās laikā. Tā taču to savāc bortā. Tā nu viņš ietriecis korpusā un sāns iegūst karikatūru. Tur ir sprādziens kaut kāds gultnītis, kuru viņš mēģina noturēt, bet tas nogalinās dēlu. Jo tas ne tikai griežas, bet arī deg. Jūs esat redzējuši, cik reizes. Zirgs griežas. Metālisks, nemetālisks seržants. Parādība visur ir aptuveni vienāda. Retruna. Skatāmies tālāk. Parunāsim par dziesmu. Tā ir ziemas saimnieks. Ja vēl griežas ātri. Es vēl neesmu pieķēries, jūs mani pārbaudāt. Jūs mani pārbaudāt. Speciāli neiedarbojas. Man bija tulkojums. Ja vēl ātri uzrunē. Korpus nesabrūk, un tas ir labi, bet helikopters. Helikopters. Ir labi, bet korpus stipri bojājas. Ja griežas deļskā, tad labi griežas. Helikopters. Ir labi, bet korpus stipri bojājas. Apmēram. Tā, tam vajadzētu būt uz smiltīm. Bet to uzrakstīju citādi.
Un, ja varpsta griežas lēni, letnie dzer slikti. Bet arī kosmos nesabrūk. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un jebkurš cedenta piešķīrējs. Vispirms jānosaka. Tas pretranīgums, kas slēpjas mūsu sistēmas dziļumā. Mums vienmēr gribas iegūt kaut ko labu un atbrīvoties no tā, kas mums vairs nav vajadzīgs. Parasti mēs cenšamies to panākt ar kompromisa palīdzību. Tas nozīmē, ka mēs nedaudz saglabājam pozitīvo īpašību. Uz tā rēķina, ka samazinās arī negatīvās puses. Vai arī mums jāļauj palielināties negatīvajam, bet tajā pašā laikā palielinās arī pozitīvais. Krīzes laikā mēs rīkojamies citādi. Mēs sakām, ka vēlamies saglabāt visu pozitīvo un atbrīvoties no visa negatīvā. Kā tas var būt? Pārvērtām to par zīmi. Pirmajā solī mēs to zinām un apzināmies. Mūsu uzdevums ir precīzi noformulēt to krīzē. Alise. Patiesībā. Alisu. Ļoti uzticīgi. Ja kaut kas tiek darīts nepareizi, tad, protams, vēlāk. Tas būs jāizlabo. Kļūdas, kas pieļautas sākumā, vēlāk tiks izlabotas, bet labāk ir kļūdīties. Tāpēc. Visgrūtākā apmācība ir pirmajā daļā. Daži no klātesošajiem var apstiprināt, ka tiešām. Es ilgi dusmojos par katru vermobiotikas uzdevumu risinājumu. Turpinām skatīties tālāk. Ko mēs darīsim tālāk? Tālāk mēs sākam meklēt, kas mūsu sistēmā ir izstrādājums, bet kas ir instruments. Pēc tam jūs izlasīsiet tekstu lietot. Tur ir aprakstīti patiešām nepieciešamie produkti, barošanas ceremonijas, jo tas patiesībā ir risinājums neveiksmei. Tad tālāk. Solis par naudu. Kas ir izstrādājums, kas ir tumšais? Tas ir komplektējošais. Pāris. Kas ir mūsu komplektā? Pāris, kas var būt mūsu uzdevuma izstrādājums? Parastā izpratnē izstrādājums. Helikopters. Kredīts. Izolācija. Skrūve. Ko? Bet ko mums vispār vajadzētu darīt šajā sakarā? Mums ir jāpanāk, lai helikopters labi lidot un vai mēs neliktu. Vārpsta, ātri pagriežas. Taču tajā pašā laikā tas nekaunas būt satraukts. Tas ir nepieciešams. Dažreiz var būt kaut kā, bet tam starp citu mēs apzināti. Mēs tam neticam. Darbā, jo nevienmēr tas ir saprotams. Lūdzu, visi jautājumi komentāri. Atsaucīgi no visiem. Jā, jo mēs neuzvaram. Jā, kas tad tu esi viltus kūris? Runājiet visiem. Tas ir, jums ir jādedzina, tagad tas tā nebija. Viņi iepazīstināja ar visiem girdzošajiem. Katru reizi notiek stihiska nelaime. Katru reizi, kad piespiežu kādu uzdot jautājumu, tā man ir pilnīga anastasija. Tāpēc tur es rīkojos citādi. Pats aicinu visus uz eskara rakstām. Un nākamais. Rakstām. Lūk, noņemsim, lai raksta korejski, lai raksta kā ūdeni. Es tāpat sapratīšu, ko viņš dara. Tas ir viss. Šeit tāpat viss ir šajā valodā. Ja viņš nepareizi formulē modelis, tas viss atrodas uzreiz uz iekšējās bumbas. Skatieties līdzi un sakiet man skaļi. Un strīdies ar mani. Tas viss ir pie savas vārdiem, bet šai dienai nav instrumentu. Es lūdzu jūs ne.
Skatīties uz to, kas rakstīts pēc šabloniem. Būvniecība otrā. 1.2. Solis. Tur tiek apkopots tas, kas attiecas uz konkrētu uzdevumu. Viss, kas netiek apkopots, ir vienkārši apraksts tam, ko galvenokārt vajadzēja kaut kā apskatīt un uzsvērt. Mēs pārāk daudz par kaut ko rūpējāmies. Mēs saskaramies ar situāciju, kad mums ir 2 izstrādājumi. Vienu izstrādājumu mums vajag pārvietot ļoti ātri vienkāršāk. Mums ir jāaizsargā otrais produkts. Ja mēs noņemam kādu izstrādājumu, pati uzdevuma būtība pazūd. Ja mēs aizmirstam par skrūvi, mums ir problēma. Helikopters nelido. Ja mēs aizmirstam par korpusu, arī tad mums ir problēmas. Lido tikai tāpēc, ka nav notikusi atskļūdošana. Jo tagad mēs pāriesim pie 1.4. soļa. Būs vērojama konflikta sāsināšanās. Tātad mēs centīsimies to padarīt maksimāli spēcīgu. Un kāds mums ir instruments? Mums rīks pirmkārt ir persona, kas tieši iedarbojas ar produktu. Tieši ar skrūvi un tieši ar korpusu iedarbojas vārpsta. Lūk, tas ir instruments. Nav nepieciešams neko rakstīt, vienkārši paskatīsimies vēlreiz un izdarīsim sev nelielas piezīmes. Tālāk mēs sākam darīt. Nedaudz. Dīvainu lietu zīmējam konflikta grafisko schēmu. Šķiet, ka tas īsti nav vajadzīgs. Mēs jau tāpat visu aprakstījām ar vārdiem. Bet tagad ALIS patiesībā ir ne tikai analītisks instruments, bet arī tēlēnās domāšanas rīks. Jo mums viss ne tikai jāpieraksta, jāformulē, bet arī jāiztēlojas. Kāds tēls? Ziniet, tas notiek dažādi. Esmu sastapis dažādas pieejas. Kāpēc ALIS? Tas viss ir koncentrēts un kaut kādā veidā izveidots tā, lai cilvēki ar dažādām nosliecēm ar atšķirīgu domāšanu vienlīdz pareizi nonāktu pie konflikta risinājuma. Visticamāk, rīt jau, tagad iespējams nepaspēšu. Parādīšu jums tāfeles attēlu. Kad mūsu kolēģi zīmēja uzdevuma risinājumu sākumu. Viņi sāka risināt uzdevumus dažādi. Daži balstoties uz saviem tēlēnajiem priekšstatiem, citi uz analītiskiem, vēl citi. Ar dziļām pārdomām. ALIS loģika lika viņiem nonākt pie viena un tā paša rezultāta. Šitādi nesanāca. Lai kā viņi nemēģināja, lai kā neizlocījās, beigās visi nonāca pie viena un tā paša. Tātad, ko mums stāsta mūsu grafiskais modelis? Mums vienmēr ir instruments. Šis rīks kaut kādā veidā ietekmē mūsu produktu. Viļņotā bultiņa acīm redzami nozīmē kaut ko sliktu. Taisna bultiņa. Uzskatīsim, ka viss ir kārtībā. Pirmajā gadījumā mums bija korpus, kas tiek bojāts, vārpstas iedarbībā, kura ātri griežas. Apie skrūve. Otrā modelī ir tā. Vienkārši ir apgriezta otrādi, lai gan patiesībā nevienmēr ir tieši tā. Dažreiz modeļi mainās. Tas ir tikai īpašs gadījums. Gribēju pievērst jūsu uzmanību. Bet ar vīlīti, ar birstīti. Instrumentam ir pretējas īpašības.
Aulis mēs vienmēr apsveram instrumenta pretējās īpašības. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs aplūkotu īpašības. Šādi. Vispirms instruments ir viens, pēc tam tas pats instruments ar pretējām īpašībām. Ja vārpsta griežas ātri, tad līdz tehniskajam brīdinājumam vārpstai jāgriežas ļoti lēni. Un tad nākamais posms pirmajā četrniekā ir konflikta pastiprināšana. Vispirms mēs izvēlamies to. Pirmajā četrniekā mēs izvēlamies to modeli, kas mūsuprāt vislabāk veids galveno ražošanas procesu mūsu sistēmā. Kas mūsu sistēmā ir galvenais ražošanas process? Bez pārveidošanas lidojums. Tas mums ir nadsistēmas īpašība. Bez straujas izaugsmes nebūs lidojuma. Nav griešanās, nav lidojuma. Varbūt uzdevums ir izvirzīts citādi. Kā nodrošināt lidojumu bez griešanās? Bez tā vispār. Vai bez vārpstas rotācijas? Nē, helikopters, kuram vārpsta negriežas. Vai tāds var būt? Kāpēc tādas nav? Varbūt, protams. Tātad krīt. Nā. Helikopters pacelsies. Konkrēts piemērs. Mehānismi. Šo uzdevumu mēs risinājām kaut kur 70. gadu beigās. Oružai ir liels uzņēmums, kas nodarbojas ar dzinēju izstrādi. Ļoti lieliem transporta lidmašīnām un helikopteriem. Praktiski to sauc Tupolevs lidmašīnas Ruslan Mrija. Dzinēji motori. Viens no uzdevumiem, ko mums uzdeva, bija apiet patentu. Mums teica izvirzīt uzdevumu, un mēs to risinām. Patiesībā tagad kopā ar jums mēģinām to apiet. Tagad skatījāmies. Tieši tā, jā. Tas palīdz Antimirida izpildītājs Audraševskas universitātes locekle. Nē, tieši problēma bija korpusa bojājā. Tur vajadzēja izdomāt sistēmu, kas no tā atbrīvotu. Bet par ceļam radās pavisam cits uzdevums. Kāds tur bija komandējumā, atgriezās pilnīgi apstulbis. Man zvana inženieris no aviokompānijas un saka, ziniet, pastāv tāda problēma. Mēs nezinām, kā to risināt. Un kāda tad īsti ir problēma? Šeit tāda sistēma saucas Audžers. Helikopterā tā ir ļoti maza. Tur ir kaut kāds motoriņš, kaut kāds propellerītis, kāda sīka detaļa. Lūk, tas ir vals. Un te ir tāds mazs sēdeklītis. Te ir kaut kāda vadības sistēmas schēma, tur mini aste. Un vispārējais. Es saku, kāda tad īsti ir problēma. Audžeri ir zināma lieta, tos izstrādā jau kopš 20. gadiem. Viss tiek darīts. Problēmu nav. Tu saproti, viņš saka. Pasūtītājs ir no Taizemes. Es uzreiz nesapratu. Pasūtītājs ir no Taizemes. Vajag 100 kilogramus tīra biznesa svara. Iecienītais krēsls. Viņš grib uz šī krēsla uzlikt propelleri, lai varētu lidot pa plantāciju. Vēlāk es sapratu, kāda tā ir plantācija. Bet lieta nav tajā. Uzlieciet viņam to propelleri, ja gribas, lai lido. Viņš saka, ka to astīti negrib.
Saka, viss jābūt. Tieši tā. Sēdekus ir iebūvēts. Dzinējā. Nekādu astīšu, tikai propelleris. Kāda ir problēma? Ja nav astītes, tad propelleris, kas griežas šajā virzienā, automātiski sāks griezt krēslu pretējā virzienā. Nekādu stānu risinājumu nedrīkst būt. Dzinējs ir klāt. Skrūve ir tur un krēsls. Nu, 2 propelleri. Nedrīkst būt 2 propelleri. Tikai 1 skrūve. 2 propelleri, es uzreiz teicu. Toreiz jau bija uzstādīti 2 propelleri. Tad notika turbopropelleru. Lidmašīnu izstrāde, tur uzstādīja 2 propellerus pretējos virzienos. Tie bija ļoti jaudīgi, un, ja tos uzstādīja, tie varēja salauzt spārnu. Ko darīt? Te arī sākās īstās mokas. Jo, vispār nebija skaidrs, kā to visu panākt. Nabaga cilvēkus vairs neapsprieda, tas viņus vairs neinteresēja. Visus interesē tikai tas, kā ar vienu skrūvi atrisināt šo problēmu ar autentisku griešanos. Protams, atrisināja. Par laimīgi šis uzņēmums nodarbojās ne tikai ar motoriem, bet arī ar turbīnām. Viņi tur ražo turbīnas spārnotajām raķetēm, vēl kaut kam citam. Šeit tika uzstādīta turbīna. Tā no šejienes iesūca gaisu. Nē. Pavisam ne tas, ko jūs iedomājāties. Un tā iepūta to šeit caurulītē. Skrūve bija izgatavota doba. Un tieši šeit tā griezīsies. Kur ir viltība? Veidojās negatīvais pretgriezes moments, bet tas tika aiznests ar šo gaisu. Vai tas ir skaidrs? Tātad, negatīvais. Griezes moments radās tieši šeit, uz virsmas. Nav saprotams, vai ne? Tātad šeit griešanās nenotika. Šeit vienkārši gāja gaisa plūsma, zem spiediena. Tā nonāca šeit. Un tad viņš izrāvās brīvībā. Un tas bija iespaidīgs ritenis. Nav skaidrs. Kam vēl nav skaidrs? Man. Kā tas ir uztaisīts? Tas ir skaidrs. Kā tas darbojas? Nav skaidrs, vai ne? Vēlreiz. Turbīnai šeit. Tā iepūš. Gaisu caurulē. Caurule stāv nekustīgi, ap to nekas nenotiek. Pēc tam gaisa nonāk šeit. Šeit ir propellers, tas griežas, tas var griezties. Gaisa ieplūst šeit. Iziet cauri tukšumam iekšpusē. Un izlaužas. Pārā sānos. Tur ir dobs, propellers. Jā, propellers ir dobs. Un šeit ir atvere. Un 2 atveres. Tur patiesībā mēs tās uztaisījām nedaudz lielākas. Un tā, propellers pats sevi iegrieza. Tas negatīvais griezes moments, kas radās, tika aiznests kopā ar gaisa plūsmu. Tā, ka patiesībā uzdevumu var atrisināt ļoti negaidīti. Jā. Nu jā. Dabiski. Dabiski. Paldies Dievam, vēl zaļais bija izkusis. Apmēram 700 gadus to jau izmanto, bet par to regulāri aizmirst. Bet šis bija tas gadījums, kad mums nevajadzēja pasūtītājiem skaidrot, ko viņš ir saņēmis. Viņš saņēma krēslu, kas lidoja. Viņam tas būtu saprotams.
Tas ir cits jautājums, ko mēs atrisinājām. Nedrīkst nekādā gadījumā, tas ir pilnīgi aizliegts. Bija vismaz 2 iemesli. Kāpēc? Tāpēc, ka tad stabilizācijas sistēma kļuva sarežģītāka. Tāpēc, ka griezt giroskopus un griezt propelleris pats sevi regulē. Kas notiek? Vienā virzienā automātiski notiek arī. Otrā. Šeit vajag likt kaut kāda saskaņotāja. Kura? Kur ir iespēja, ka mēs uzreiz pārtraucam darbu šeit? Viņš sāk autorotāciju lejup, bet tajā pašā laikā viņš turpina griezt tālāk. Giroskopu. Tas ir pirmais. Otrais. Cik atceros, giroskopi līdz pat šai dienai ir slēgta sistēma, jo tā ir militāra. Pielietojuma sistēma. Giroskopi, pie kuriem strādāju, bija paredzēti, lai nodrošinātu, ka tverne pārvietojoties pa kalnainu reljefu nezaudē virzienu. To nedrīkstēja. Nav. Zinu, kā tagad. Tas bija sen. Tas, par ko es stāstu, bija 80. Pat 70. beigas, 80. sākums. Šo uzdevumu mēs atrisinājām 80. gadā. Vai viņi ražo šādus rotējošus? Kāpēc gan? Saprotiet, šī situācija ir īpašs gadījums, jo daudz vienkāršāk ir šeit uzlikt otru propelleri. Daudz vienkāršāk ir šeit uzlikt kādu skrūvīti. Daudz vienkāršāk ir šeit uzlikt reaktīvo sprausli, kas visu to regulētu. Ir daudz reāla risinājuma. Vienkārši. Pasūtītājs dažreiz mēdz būt pārsteidzošs. Es nevarēju atrast īsto vāru. Lūk, viņš grib tieši tā. Un neko citu viņš negrib. Bija pilnīgi anekdotiska situācija. Leduskapja rūpnīca Celģē. 2003. Klients grib, lai mēs noskaidrotu, vai viņam tur aizmugurē nav leduskapja freons. Iztvaiko vai neiztvaiko. Tā tad ir caurumiņš vai nav caurumiņa. Ja ir caurumiņš, tad leduskapis. Tikai tāds. Bet ja viss ir kārtībā, viņi ņem kaut kādu varenu gāzes analizatoru. Tas strādā slikti, tas neparāda vietu, tas rāda tikai freona klātbūtnei. Bet freons var nākt arī no kaut kurienes citur. Šis uzdevums tika aprakstīts pirms 30 gadiem. Tātad tas ir atrisināts daudzas reizes. Bet pasūtītājs saka, lūk, jūs man šim daudzkārt aprakstītiem risinājumam izdomājiet. Patentspējīgu risinājumu, lai es varu iesniegt patentu un pēc tam pārdot to kādam savam partnerim. Manuprāt, tas nav pieņemami. Klients ir pārsteigts. Vienkārši. Dažreiz vienkārši. Paskatīsimies šeit. Formu. Bija tāds gadījums. Laikam. Jā. Gruzīnu. Un gan krāsa, gan forma. Piekrītu. Tieši. Tā. Ar ko mums savā laikā bija labi? Padomju likumdošana. Par izgudrojumiem ļoti atšķīrās no rietumu likumdošanas. Apraksts. Padomju. Izgudrojumi. Bija paredzēti sistēmas pilnveidošanai. Tur bija stingrs noteikums. Tehniskā sistēma, socialistiskā rūpnīca, kas atšķiras ar to, ka ar noteiktu mērķi mēs kaut ko mainām. Un viss. Patentos jūs to neatradīsiet, ne vācu, ne japāņu, ne amerikāņu, ne arī kādos citos. Tur tiek aprakstīta pavisam cita situācija. Un tāpēc, lai tehnisko risinājumu atrastu patentā, nepietiek tikai ar pamatzināšanām, ir arī jāsaprot, kāpēc viņi šo ir izdarījuši, to noslēpuši, bet vēl kaut ko nav uzrakstījuši. Proti patenti patiesībā ir domāti citam mērķim.
ļoti grūti strādāt ar rietumu un austrumu patentiem tieši, tāpēc, ka tie vairāk ir orientēti uz komerciālu izmantošanu, vai vēl labāk uz idejas komerciālu noslēpšanu, kas ir iegūta. Viņiem ir svarīgi nodrošināt savu komiteju uz tuvākajiem 10-15 gadiem. Nekas vairāk. Viņiem iedomā par to, kas to visu attīstīs, kā tas viss tiks darīts. Un no tā rodas līdzīga situācija. Pirmspēdējais gads. Austriešu izcelsmes cilvēks Amerikā ieguva patentu. Uz apaļām šūpolēm. Uz rotāciju lūk. Žiljāla. Lūk šūpols. Parasti šūpols šūpojas šādi. Šādi. Un viņš ieguva patentu uz šūpošanos šādi uz griešanu. Vai jūs bērnībā tā nedarījāt? Es darīju. Visi darīja. Bet tagad viņš saka, ka visi, kas tā darīja. Un viņam ir jāmaksā. Uz to var izskatīties citādi. Uzņēmums IBM tagad mēģina tiesāties ar indiešiem par kaut kādu schēmu, ko viņi ir patentējuši, ka, ja to izmanto pie 40 grādiem pēc Celsija, tad tai parādās kaut kādas jaunas īpašības, un to var izmantot tikai ar viņu atļauju. Indieši ir šokā, jo viņiem tāda temperatūra ir normāla istabas temperatūra. To var izmantot arī citā temperatūrā, bet citādi teorētiski nesanāk. Bet šodien par to tikai sāk runāt. Amerikāņu patents, kas, ja nemaldos, ir Amerikā, tad ir tādi eiropiešu lotosi, kas veic līgumdarbus tikai Latvijā un Krievijā. Jūs zināt, es varu jūs vēlreiz intervēt. Tēma patiesībā ir ļoti skumja, un tam ir viens vienkāršs iemesls. Ļoti daudzas lietas, ko mēs darām un ko agrāk darījām, pārkāpa dažu mūsu partneru vēlmes dažādās valstīs. Vēlmes. Tā dzīve ir iekārtojusi. Rezultātā viņi ar visādiem līdzekļiem tostarp, arī juridiskiem, cenšas izdarīt spiedienu uz visdažādākajām valstīm. Kā jūs domājat, kāpēc šis dīvainais uzņēmums cenšas iesūdzēt mūzikas pirātus? Vai tad viņi tik ļoti mīl savus mūziķus un izpildītājus? Grib, lai viņi kļūtu vēl bagātāki, lai spēlētu un dziedātu nevis ar vienu briljantu ausī, bet ar 10? Nē. Patiesībā tas viss nav tāpēc. Patiesībā. Lūk. Disku masveida ražošana ir sekas tam, ka ir ļoti laba. Ražošana smalki samalta frakcija 3, kodoli un vēl kādi reaktori. Un tas jau ir kriogēnā tehnoloģija un vēl šis tas. Un tagad viņi mēģina iznīcināt šīs ražotnes, jo rūpnīcas pelna par ražošanu. Ukrainā no 6 rūpnīcām šobrīd strādā tikai 2. Pārējās ir uz iznīkšanas robežas. Tikai tāpēc, ka kādam šķita, ka viņi ir izgatavojuši diskus un kaut kur austrumu pilsētās. Uz šiem diskiem kāds kaut ko pirātiskā veidā ir ierakstījis. Viņi to nav pierādījuši, bet mūsu rūpnīcas padevās. Pazīstama frāze, vai ne? Tā tad patiesībā notiek. Parasts tirdzniecības karš. Ko dara Microsoft? Uzņēmums ir mazs un mīksts. Tieši tāda pati situācija. Visi lieliski zina, ka viņi neatver savus kodus tikai tāpēc, ka šajos kodos ir caurumi, kurus var izmantot jebkurā nepiemērotā brīdī. Un kāpēc visi normālie ASV partneri jau sen ir pārgājuši vai nu uz Linux, vai uz savām modificētajām versijām? Kāpēc man uz datora ir it kā Windows
Bet tomēr ne īsti Windows, bet gan Krievijas versija. Tur ir speciāli uzņēmuma izstrādāta un pielāgota versija. Jo tas garantē, ka kādā brīdī, pieslēdzoties internetam, vai pat bez interneta, es nesaņemšu kādu signālu, kas liks manai sistēmai apstāties. Tas ir labi, ja tā ir mana personīgā sistēma. Bet ja tā ir, piemēram, siltumstacijas vadības sistēma, vai lidojuma vadības sistēma, vai vēl kāda cita, un ir nepieciešams aparatūras līmenī nodalīt stratēģiskās vai taktiskās sistēmas. Es jums piekrītu. Bet tad parādās ierēdnis, kurš jau saņēmis konkrētu naudas summu par to, lai šī sistēma tiktu iegādāta kaut kādā iepirkuma konkursā. Kāpēc pie mums slēgta izstrāde tiek iegādāta iepirkuma ceļā Ukrainā, es nesaprotu. Es runāju tikai Ukrainā. Jā, kāpēc? Nacionālās drošības un aizsardzības padomes eksperti saka, ka tev nav taisnība. Kad šī lieta bija slēgta, pārējai piekļuvēji, lai skatās, nav ko kautrēties. Tas, ko mēs darām, ir normāli. Un dažādiem lidojumiem ir lidojuma vadības sistēma. Ukrainā ir savs kosmodroms. Bet tikai retais par to zina, bet tas pastāv. Jo raķetes celtnes, no kurām visa rietumu pasaule baidās, tiek montētas. Tur. Neviens tās neizmanto. Bet šo raķešu pildījumu uzticēja izgatavot. Tas vienkārši tā notika. Tā vēsturiski ir izveidojies. Tālāk. Iepirkumi. Tas nozīmē, ka daudzas speciālas nozīmes sistēmas pēc dažādu valstu valdību tostarp. Ukrainas pasūtījumu tagad vairs nevar iegādāties no uzņēmumiem, kuriem ir tikai viena ražotne. Vienmēr jābūt konkursa sistēmai. Iepirkumi nozīmē, ka parādās konkurence. Vairākiem uzņēmumiem jāspēj ražot produkts. Un pat ja visā pasaulē šāda līmeņa izstrādājums ražo tikai viens, uzņēmums tik un tā kaut kur tirgū jāatrod. Vēl vismaz 3. Un nav garantijas, ka centru saņems tieši tas uzņēmums, kas arī varbūt tas būs pavisam cits, kas nes lielāku koferīti. Jēdziens koferītis vispār ir vesela dziesma, tas ir, starp citu, Korejā arī bija līdzīga situācija. Mēs visu pagājušo gadu pastāvīgi staigājām apkārt būvlaukumam. Koreja ļoti aktīvi būvē. Un mēs skatāmies, ka ceļ labas ēkas, tur ceļ kopīgo ēku, bet te ir tikai bedra un klusums. Tur stāv mājiņa. Uz tās ir paziņojums, cik tas maksā. Kā viss tika izdarīts. Pēkšņi kaut kā. Mēs ejam pastaigā. Piebrauc mašīna. Izkāpj. Puisis pusnoža gados. Uzvalciņš, kaklasaite un ādas portfelītes. Viņš tā pazīstami ar roku iegāja iekšā. Iznāca it kā diezgan viegli. Lūk tā. Jau nākamajā dienā bedra bija aizbērta un viss darbojās. Turpinājums sekos. Pareizs cilvēks. Tā tad mēs noķērām to brīdi. Proti patiesībā viss tas mūsu valstīs. Diemžēl arī tiek risināts šādā veidā. Vai tas ir labi? Es nezinu. Vai tas ir slikti? Arī nevienmēr esmu par to pārliecināts. Kris man piedāvās. Ak, Dievs svētī. Visu uz labu laimi. Mana mīļākā frāze pēdējā. Laikā uz labu laimi. Lūk, neko nevar pateikt. Atgriezīsimies pie sava uzdevuma. Mums tur joprojām ir avārijas situācijā esošs laineris gaisā, bet mēs runājam par visu šo. Bet laiks iet. Mēs izvēlējāmies to pretrunu, ar kuru mums jāstrādā.
Un te. Pievērsiet uzmanību. Pirmajai lapusei, tur, kur sākas viss šis uzdevums. Tur ir šāds attēls. Lūk, tā viņa izskatās. Šķiet, ka viņai ar to nav absolūti nekāda sakara. Bet viņa tur ir. Un, ja tā ir, tad ir vērts uz to paskatīties. Par ko liecina šis attēls? Patiesībā tas ir jebkura. Tās pa uzdevumu. Risinājuma schēmisks attēlojums. Mums ir kaut kāda nenoteikta plaša izplūdusi sistēma. Un tad mēs sākam šajā sistēmā iedziļināties. Ja būtu pavisam precīzi, tad, protams, vajadzētu zīmēt šādi. Vispirms uz leju. Un tikai pēc tam uz augšu. Bet mēs to nespējām izskaidrot. Korejiešiem tāpēc tas tika nolīdzināts. Grāmata patiesībā tika rakstīta korejiešiem. Tā uzreiz tika tulkota patiešo. Tagad tā tiek sagatavota citiem universitātēm. Mums bija izdevīgi to uzreiz izskaidrot, tāpēc atstājām. Izvērsto versiju. Labi, nu tā, labi. Es negribu viņus aizvainot bonusu paturēšu. Man tur ir daudz draugu, es viņus ļoti mīlu. Bet vienkārši viņi uz visām šīm lietām skatās. Pavisam citādi nekā mēs. Jā, tā ir viņu daļa, bet par to vēlāk. Tātad, gudri runājot, zīmējums ir vienāds. Jā. Tā ir apskatīta. Ja paskatās no augšas, tad sanāk kā korejiešiem. Ja arī no augšas paskatās. Es piekrītu. Lūk, bet viņi tomēr skatās no sāniem, un viņi tāpat negribēja skatīties šādi. Piemēram, korejieši nekad neraksta ciparu 4. Lūk, viņu liftos, īpaši Dienvidkorejas dienvidos, ir 1, 2, 3, teh. Tā. Kāpēc? Tāpēc, ka cipars 4 viņiem atgādina hieroglifu, kas pirms 200 gadiem ķīniešu valodā nozīmēja kaut kādu sliktu vārdu. Tas taču ir labāk. Lūk, godīgi sakot, kad pirmo reizi to ieraudzīju, domāju, ka viņiem vienkārši nav atrasta poga ar atbilstošo ciparu. Lūk, biju pārsteigts kā tā. Uz klaviatūras. Taču nospied. Jā, pilnīgi pareizi. Viņiem bieži nav 4. numura, 13. ir, bet 4. nav. Kāpēc? Lidmašīnās esmu. Redzējis 14. rindas. Viņi ir citādi. Viņiem ir citi aizspriedumi. Mums ir. Kad? Jā, mēs saprotam. Saprotam, ka šeit nekā šausmīga nav, bet viņi pēc 10 gadiem cenšas uz visu skatīties pavisam citādi. Viņi varēja, jebkurā gadījumā tā uzrakstīt. Tad viss būtu. Es atvedu fotogrāfiju. Nu, kāpēc man tevi vajadzētu maldināt? Tajā jau viss joks slēpjas. Mēs zinām, ar ko tas viss asociējas. Tātad šī patiesībā ir uzdevuma risināšanas schēma pēc OS. Tas nozīmē, ka mums no šīs situācijas jāizņem liekais. Lūk, paskatieties jau pašā pirmajā solī. Ko mēs izdarījām? No visas lielās sistēmas mēs atstājām tikai izstrādājumus un instrumentus. Mūsu situācijā ir 2 izstrādājumi, 1 instruments, 3 remonstrādnieki. Viss pārējais kaut kur pazuda. Mūs vairs neinteresē. Kāds tur ir dzinējs? Mums vienalga, kādas kontrolas sistēmas viņiem ir. Mums vienalga, kas to visu kontrolē, kur viņš lido un ko viņš dara. Mūs neinteresē helikoptera marka. Un viss, kas ar to saistīts. Mēs visu no sevis novācām. Mēs atstājām tikai kaut ko. Tālāk mēs novāksim vēl vairāk un vēl vairāk. Protams, mēs to visu neizmetam. Mēs visu to nolikām malā.
un 2. 3. posmā. Mēs to visu sistematizēsim kā resursus. Mūsu sistēmas materiāla lauka resursi. Un tad pēc šī skaistā punktiņa. Šis skaistais punktiņš kā realitāte. Mēs visu atgriezīsim atpakaļ. Tātad visus resursus mēs atgriezīsim, bet šajā solī notiek pats svarīgākais, pats galvenais jebkura uzdevuma risināšanas brīdis. Notiek sistēmas pārkārtošana. Līdz šim brīdim sistēma bija viena. 4. solī mēs sistēmu nedaudz mainām. Katram uzdevumam sistēmu mainām savā veidā. Katrs uzdevums mainīs pulti kaut kā savādā. Bet tas vienmēr būs tieši tā. Un lūk pēc visu resursu atgriešanas. Tajā pašā vietā mēs nonākam pilnīgi citā stāvoklī. Jautājums, vai nevarētu uzreiz pārlaikt pāri? Dažreiz var. Turklāt, arī ir speciāli soļi, kas ļauj uzreiz pārlaikt uz priekšu no dažādiem soļiem. Bet pirmkārt, ne katrā uzdevumā to var izdarīt. Un vēl jau vairāk, ne katrā uzdevumā to var izdarīt viegli. Otrakārt, dažkārt, lai to izdarītu, ir nepieciešama noteikta kvalifikācija. Ir īpaši standarta risinājuma izgudrojumu uzdevumiem, kas apraksta, kā veikt šādus lēcienus. Mums ir vairāk nekā 70 šādu lēkāšanas modeļu, šo lēkāšanas instrumentu. Pašlaik 77. Pastāv arī iespējams esat par to dzirdējuši paņēmieni tehnisko pretrunu novēršanai. Tas nozīmē, ka, ja tehniskā pretruna ir formulēta tieši šeit, var uzreiz pāriet pie risinājuma. Bet tas ir īpaši talantīgajiem. Mēs tā sakām, jo garāks ir šāds lēciens, jo mazāk precīzi ir risinājums. Tā tad ideja ir, bet ko ar šo ideju iesākt? Kāpēc mēs tomēr cenšamies? Nesteigties. Ar prātu virzāmies uz kādu noteiktu punktu. Un tad no tā, atkarībā no mūsu resursiem, dodamies turp, kur mums ir izdevīgāk. Viens un tas pats uzdevuma risinājums modeļa līmenī var sniegt atšķirīgus tehniskos risinājumus. Šeit uzmanību. Jums būs iespēja iepazīties ar dažādu literatūru par Twink. Tas, ko mēs ar jums šobrīd tieši tagad apskatām, ir arī 85B. Tā ir tā ierīce, kas ir pēdējā no pārbaudītajām un strādājošajām klasiskajām ARIS versijām, kas joprojām ir pilnībā darba kārtībā. Viss, kas ir tālāk, ARIS 92, ARIS 2000, ARIS 2007. Nav vajadzības pēc tiem. Tas ir tas, kā nav. Un kas tos pārstāv? Ir dažādi cilvēki, kuriem dažreiz gribas pateikt, ka viņi vēl nav realizējuši. Vienkārši. ARIS ir viena smaga īpašība. To vajag ilgi pārbaudīt.
Jebkādas izmaiņas, jebkurā solī prasa ilgstošu testēšanu uz daudzām uzdevumu grupām starp daudziem cilvēkiem. Jo katrs cilvēks sākotnēji ir subjektīvs. Piemēram, man patīk viens risināšanas veids, kādam citam cits. Un abi šie veidi var novest pie pareiza risinājuma. Tāpēc tikai sistematizējot visu šo, savācot kādu statistiku, var patiešām iegūt to, kas ir vajadzīgs un der visiem. Pāris nav svarīgi, kāds ir uzdevums un kurš to risina. Ja tā nebūtu, tad tas nebūtu aris, bet gan kaut kas cits, tas būtu mans personīgais darba pieredzes piemērs kādā jomā. Iepriekšējās aris versijas bija nedaudz citādas. Ja mēs uzzīmētu modeli, tas izskatītos šādi. Lūk šādi. Vispirms spriedums un tad viens, tikai 9, 8. Maz ticams, ka jūs to atradīsiet literatūrā. Aris mīnus 77 ir vēsturiskajā precīzajā zinātnē, aris mīnus 82 tikai žurnālos. Un pēc tam tas uz mirkli parādījās vienā grāmatā, bet ļoti īsi. Šī attīstības schēma beidzās ar aris mīnus 82. Tālāk sākās zarošanās. Lūk, tas ir kas. Lūk, sagatavošanās, lūk, ka tas tika iekļauts kopējā darba schēmā aptuveni no 82. līdz 86. gadam. Padomju Savienībā bija no 200 pēc dažādiem datiem, no 200 līdz 500 skolām. Katrā skolā darbojās no 30 līdz 50. Studentu klausītāju nav svarīgi, kur viņi atradās. Viņi katru nedēļu vadīja šādu veidu nodarbības kā mums, risināja uzdevumus. Šie atrisinātie uzdevumi tika savākti, analizēti pasniedzēja, un visas izmaiņas, jebkādas novirzes no risinājuma koda, tika nosūtītas uz Baku, pie Aličunirova. Tur viņš un viņa grupa tos analizēja, un balstoties uz to tika veiktas izmaiņas, uzlabojumi, precizējumi. Lūk, kā tas viss notika. Tātad patiesībā darbojās ļoti liela sistēma. Aris nav viena cilvēka darbs. Tas pēc būtības ir viena cilvēka darbs. Darbojās sistēma. Brīdī, kad šī sistēma vairs nebija sistēma kaut kur 80. gadu beigās, ap 89. mīnus 90. gadu. Visu. Sākās ļoti vienkārši. Sākumā pārstāja darboties pasts. Vēl bija Padomju Savienība, bet mēs jau esam. Ar grūtībām. Vispār varējām sazvanīt Baku, bet Genadiju Solovjovu vispār nevarējām sazvanīt principā. Pasts tika atgriezts, kad adresāts bija pārcēlies vai vairs nebija sasniedzams. Kaut kur kādu grieza, kaut kur kādu šāva. Beidzās ar to, ka mēs mobilizējām mūsu ievēlēto augstākās padomes deputātu, un viņš ar bruņu transportieru un desantnieku vadu palīdzību izveda no turienes Genadiju Solovjovu un atveda uz Izraēlu. Kāpēc izrādījās, ka viņš nemaz negribēja braukt uz Izraēlu? Fundamentāli. Izcēlās konflikts. Visa viņa ģimene viņu kaitināja. Bet no visas savas ģimenes viņš bija vienīgais, kas atradās Sīrijā, šajā Handonā. Tā bija tik smieklīga situācija. Lūk, kad pārstāja darboties pasts, kad pārtrūka.
sakaru sistēmu starp grupām, un kamēr pārvietoja centru no pagrīdes schēmām. Arī sistēma būtībā bija stagnācijas stāvoklī, tādā kā sasalumā. Un kādu laiku attīstības vispār nebija. Šī iemeslu dēļ Pēc tam daļa cilvēku aizbrauca uz dažādām valstīm. Arī meistaru saraksts tur ir Sanktpēterburga, tagad ASV, tur Baku, tagad Anglija, vēl kaut kur citur. Tātad kādu laiku par mums rakstīja arī mājaslapā Zaporožie zaudē Dienvidkoreja. Kur mēs šeit braucam? Mā. Tātad, patiesībā tā ir problēma šeit. Un šī iemesla dēļ daudzi mūsu pētījumi apstājās 85. 86. gada līmenī. Tālākas attīstības nebija. Un kad tas būs? Droši vien tikai tad, kad atkal parādīsies daudz skolu, tad būs centrs, kas koordinē, vismaz uzkrāj un apstrādā visu šo informāciju. Mēs pie sevis kaut ko tādu darām. Kāpēc mēs piedāvājam neklātienes apmācību bez maksas? Kāpēc mēs vienkārši tāpat komplektējam savas grupas, it kā bez īpaša iemesla? Mēs no saviem korespondences studentiem prasām visaugstāko viņu laiku un darbu. Mēs viņiem sūtām sarežģītus uzdevumus, viņi mums atsūta to risinājumus. Katru nedēļu viņi mums sūta, katra grupa pa 10 darbiem, vēl viena grupa, vēl 10 darbi. Tagad man ir 10 grupas. Man ir jāizdara šis tās, lai varētu analizēt gan es, gan mani kolēģi. Un balstoties uz to, mēs kaut ko darām. Bet tā ir tikai mūsu komanda. Ir vēl komanda Kanādā, ir vēl komanda Francijā. Ar to nepietiek, jo patiesībā mums vajag vairākus tūkstošus cilvēku un vairākus 10 000 atrisinātu uzdevumu. Tikai tad mēs varam droši apgalvot, ka tas, ko mēs piedāvājam, tiešām strādā nopietni. Tāpēc mēs tagad semināros strādājam pie neklasiskās 3, pie tā, kas tika izstrādāts konventa ložā. Mēs garantējam, ka tas darbosies labi. Tas ir vēl labāk. Mēs sakām, nāc, nodarbosimies ar to. Bet kā tas būs, to vispār ir grūti pateikt. Bet principā pasaulē ar to nodarbojas ļoti daudzi. Ir lielas konferences un tā tālāk. Paskatieties šo konferenču sastāvu. Kas tur ierodas? Tur ierodas cilvēki, kuri vēlas nopirkt speciālistu saviem risinājumiem. Tātad cilvēki no biznesa un tie, kuri vēlas pārdot sevi. 940. Patiešām zinātnisku konferenču par 3 šodien neeksistē. Vismaz es par tādām nezinu. Tās konferences, kas imitē jauninājumus, ir ļoti viegli pārbaudīt. Denisam Soločam ir saraksts, kā pārbaudīt jaunos darbus 3 jomā attiecībā uz jauninājumiem. Tur ir vairāki punktiņi. Nekavēsimies pie tā, ļoti viegli visu pārbaudīt. Vai jūs varētu tos uzskaitīt? Uzskaitiet, lūdzu. Es vēl parādīšu. Jā, mēs to apskatīsim. Un, ja jūs rūpīgi paskatīsieties uz to, kas jums ir, jums būs gara nakts. Lūk, rīt jūs varēsiet uzdot jautājumus. Es speciāli nesaku jauno vārdu, kas ir uzrakstīts, bet tas viss to nozīmē. Mēs vienkārši ļoti cenšamies, īpaši pēdējos gados, ar nevienu nestrīdēties. Pirms dažiem gadiem mūsu organizācija izstājās no Startautiskās 3 asociācijas. Tieši šo apsvērumu dēļ, jo tur pārstāja kvalificēti izturēties pret speciālistu certifikāciju. Mēs lūdzām. Uzstājām uz vienu punktu, lai katrs, kurš vēlas kļūt par speciālistu, iesniegtu apstiprināšanai vismaz vienu paša atrisinātu uzdevumu, lai to varētu apskatīt. Mums atbildēja, ka tas nav nepieciešams. Mums tas viss nav interesanti.
Mēs strādājam tikai ar tiem cilvēkiem, kuri ar to patiešām nodarbojas. Tāpēc man ir ļoti žēl. Bet lielākā daļa publikāciju, lielākā daļa konferenču aprobežojas ar sarunām par to, cik labi būtu. Tas nozīmē, ka tā ir ne paša labākā gaumes propaganda. Lūk, paskatieties, ir 3 žurnāli, ir arī antižurnāls. Salīdziniet tos. Tikai retais zina, vai ne? Helēna Domba publicē. Žurnālu tiešsaistē un tagad arī. Drukātā veidā Amerikas Savienotajās valstīs. Tur tiek publicēti visneparedzamākie raksti par 3. Atrast var arī saites uz šo vietni. Pieņemsim, es, godīgi sakot, neatceros kā. Tagad tur ieiet. Es ieeju tajā caur Minskas vietnēm. Vietne ir 3 minska.org. Šeit pēc Minska ir tikai 1 punkts. Šeit vēl ar 1 vārdu. Šeit, protams, ir 3 dubultie D. No turienes jūs varat doties uz šādu vietni. Tā arī ir žurnāls. Žakstaņa Vasiļevna teica. Lūk, būtībā tās ir 2 vietnes, kas 3 jomā. Tiešām kaut ko dara. Ar zināmu piespiešanos varētu nosaukt arī vietni metodologs. Bet tur ir nianses, tur ir ļoti daudz ūdens. Labāk būtu ne atšķirt. Ūdeni no būtības vienmēr ir ļoti grūti, īpaši pirmo reizi. Var apjukt, var noslīgt tajā informācijā, kas tur ir. Tātad tās, kas jums nav vajadzīgas un kas arī varētu šķist. Pareizas, arī krīzes patiesībā. Es jums rādu to vietni, ko mēs paši veidojam, jo tā patiesībā jau ir paredzēta tiem, kas ar mums strādā pastāvīgi. Tur mēs sākām ievietot un turpināsim dalīties ar jums ar materiāliem. Visi, kas vēlas. Nu, kungs, šeit jūs ieiesiet mājaslapā. Varat vienkārši ierakstīt meklētājā Anti. Žurnāls. Paskatīsimies. Tāpēc, Anti. Kāpēc, Anti? Nu, tāpēc, ka. Lūk. Viņiem tādu nav. Bet patiesībā tā nav vietne pret krīzēm, bet gan vietne pret. Lai gan lasiet arī tie, kas ir pret, jo tas ir interesanti, kas ir noderīgi. Es, piemēram, lūdzu saviem studentiem regulāri sūtīt man visu, kas tiek rakstīts pret krīzēm. Tāpēc tas palīdz uzturēt sevi formā. Saprotu. Ar ko cilvēki nav apmierināti? Varbūt viņi attiecas uz kaut ko, kas attiecas vispārīgi. Varbūt viņi ir izlasījuši kaut ko par krīzēm, bet vai nu nav sapratuši, vai arī gluži pretēji, ir pamanījuši kaut ko tādu, ko mēs visi savas daudzu gadu aizrautības ar krīzēm dēļ vienkārši nepamanām. Arī tas var notikt. Kāpēc gan ne? Man patīk, kad notiek normāla diskusija par visdažādākajām tēmām, un es ar lielu interesi lasu gan antisaitus, gan antžurnālus. Tāpēc, ja agrāk mēs ļoti ātri
nonācām pie lēmuma, tad tagad mēs pie lēmuma nonākam lēnām, un tieši caur atslēgas punktu. 4. vai 5. solī. Es esmu pret. Kāpēc es jums to visu stāstu? Notiek lēna analīzes jomas sašaurināšana. Katram no šiem soļiem mums mainās uzdevuma modelis, mainās mūsu priekšstats par uzdevumu. Tagad pirmajā daļā mēs strādājām tikai ar izstrādājumiem un instrumentiem. Pēc tam tas viss mums mainīsies. Pēc tam mēs ar jums risināsim 2., 3. un 5. uzdevumu. Jūs redzēsiet, kā viss mainās atkarībā no šiem uzdevumiem. Kas jums nav skaidrs no tā, par ko mēs runājām? Es neticu. Mēs vēl neesam pabeiguši. Līdz šim brīdim. Es nedomāju tikai uzdevumus. Uzdevumus mēs vēl analizēsim. Vai schēmā visā, ko es teicu, ir radušies kādi jautājumi? Vai vienkārši viss tā? Nosēdies? Mēs uzvedamies tāpat kā viņš, tas ir viss, ko viņš uzsver. Jūs teicāt, ka ir dažādi veidi. Šis ir veids, kas atrisina. Vai arī ir tāds, kas atrisina pareizākā veidā? Vai arī paralēls veids? Ir šī zinātne. Tas attēlo visas tehniskās sistēmas kā modeļus un nodarbojas ar šo modeļu transformāciju, pārveidošanu. Lai pārveidotu modeli, katram modelim ir vairāki posmi. Lai iegūtu nepieciešamo kvalitāti. Šim modelim mums jāiedziļinās ar vien dziļāk personiskākā, dziļākā līmenī. Dažreiz pietiek atrisināt uzdevumu. Pašā augšējā līmenī, citreiz jāiet 2, 5 līmeņus zemāk. Atkarībā no tā, kā mēs pārveidojam šo sistēmu. Paklausies, pagaidi. Atkarībā no tā, kā mēs pārveidojam šo sistēmu, mēs iegūstam uzdevuma, risinājumu. Aris ir veids, kā pārveidot uzdevuma modeli. Tas ir pārveidošanas ceļš. Daudz soļu, daudz posmu. Šobrīd šī metode ir labākā. Vismaz es nezinu citu kvalitatīvāku metodi. Ir arī citas metodes, bet tās ir risinājuma iegūšanas metodes. Pievērsiet tam uzmanību. Šeit es uzsveru, ka mēs strādājam ar modeļiem. Jo pašā pirmajā solī mēs sākam veidot modeli. Mēs apzināti veidojam modeli apzināti, to pārveidojam un strādājam tikai ar modeli. Pārējās metodes parasti strādā ar visu sistēmu un cenšas pārveidot sistēmu kopumā. Varbūt tās ir labas, varbūt tās jūs interesē. Es nevēlos to apspriest. Es strādāju ar uzdevumu modeli. Es uzskatu, ka šis ceļš ir visefektīvākais, jo tas daudzkārt, daudzus gadus, dažādos reālos uzdevumos ir pierādījis savu efektivitāti. Ar to mēs arī nodarbojamies. Vai es atbildēju uz jūsu jautājumu? Tā kā jā un ne vienlaikus. Vēlreiz. Es nevienu nevēlos aizvainot. Ir ļoti daudz cilvēku, kas cenšas atrisināt problēmu. Mans savējais, lai viņi to dara. Kad viņiem būs uzkrāta atbilstoša statistika un viņi, piemēram, sacensībās ar kādu no arī speciālistiem visu to darīs. Savā veidā ātrāk, efektīvāk, labāk. Es esmu gatavs to apskatīt, esmu gatavs to izpētīt un esmu gatavs ar to nodarboties. Nē. Bet jautājums nebija par salīdzinājumu ar citām sistēmām.
Tieši ar šo Aris. Aris 85B šobrīd ir pats efektīvākais, kvalitatīvākais Aris. Visi uzdevumi tiek risināti ar šo metodi. Attiecīgi, visus uzdevumus mēs risinām ar šo metodi. Tātad Aris 77 mēs apguvām tikai kā vēsturi 2. kursā, Aris 82 tieši tāpat. Aris 65, kas iespējams grāmatās ir kaut aizliegts. Turklāt ir vēl arī Aris no 59. gada. Tur ir arī īsts pieminējums par to. Schēma ir aptuveni vienāda, bet daudzos gadījumos tā būtiski mainās. Tāpēc mēs, pat ne tik daudz laika taupīšanas dēļ, Vispirms ir jāiemāca normāli strādāt, un tikai tad viss pārējais. Laika nav.